Nu, labdieniņ, sveiciens visiem! Sveiciens no dieniņā! Jauka jums dieniņ! Tā, šodien mēs esam Rojā, šodien ir jūras svētki, sveiciens visiem jūras svētkos. Otrais šodien ir Rojas pusmaratons un skriešanas svētki. Nu, tad mēs vienu interviju uzņemsim no Guntim Strautiņam, pajautāsim, cik distants viņš skrēja un kā skrējās trasē šodien. Distancē, tā jāsaka. Nu, labdien, laika biedri, draugi, fani, atbalstītāji. Kā jau es pirmās interviju teicu, es atgriezīšos šeit. Tātad, šodien es skrēju Rojā 2 distances. Un Rojā pirmo distanci skrēju 3 km, nu 3 ar kapekām. Ļoti labi izskrēju zem 12 minūtēm, ja precīzāk zem 4 minūtēm kilometrs. Otrkārt, pēc nepilna pusstundas skrēju 12. Nu, tu tā lēnāk bija, bet arī labi finišēju 12-13 km plus mīnus. Nu ko, trase laba, patīkami, foršs finišs. Nu kā, viss notiek kā vajag. Kā tu trasē vispār labi jūties? Bija tādi plīsieni, nebija plīsieni? Kā jau saku, skrējēji tautā? Nu, Trinīti nebija, varēja ātrāk, bet 12 km beigas bija, bet nu, ok, tas viss pie lietas. Kur tad šodien ir Igors Senko? Mūsējais leģendārais Igors atrodas Salaspilī. Un viņš tur skrie savus senioru mačus. Un viņš tur kapās uz rekordiem. Kā jau teicu, uz rekordiem. Kāds tev nākošais starts, cik es padzirdēju, rīt ir Liepojas pusmaratons. Skriesi rīt? Atvainojos, bet diemžēl Liepājā neskriešu, tā ir personīgās lietas, bet turpmāko skriešu Lietuvā un visur pārējo. Skrējējiem kreņķi, bet nekas, būs labi. Būs labi, iedomājieties, Guntis Strautiņš savās mājās neskrien, nu, bet nekas. Būs, ja pēc jā. Nu labi, tad tiekamies līdz nākošam. Jā. Un es noreklamēju Užavas alu neceriet, bet kvasu, nu tas ir labais. Sičapo bej, skrējēji, dzeriet kvasu. Un sveiciens. Nedomājiet, ka es esmu piedzēries. Bišķi kā man nulli ir, bet nu, tas ir labi. Nu labi, mēs ejam atkal iedzeram kvasu. Labi ir. Pējies pie maratona.